EFT iedarbojas uz ķermeņa smalko enerģijas sistēmu, ko tradicionālajā ķīniešu medicīnā sauc par meridiānām. Un tās ir līnijas, pa kurām plūst enerģija. Un uz šīm te meridiānām, uz šiem te kanāliem atrodas bioaktīvi punkti, kurus sauc par akupunktiem. Tajā brīdī, kad mums ir kaut kādas negatīvas emocijas, šajos kanālos var rasties bloki. Jeb precīzāk sakot, būtu tā, ka šie kanāli aiziet ciet, un šī enerģija nespēja plūst tā harmoniski pa mūsu ķermeni. Līdz ar to mūsu sistēma vairs nedarbojas tik harmoniski. Un tajā brīdī, kad šī enerģijas padeve tiek traucēta, tad tiek traucēta arī enerģijas padeve uz orgāniem. Jo pateicoties šai enerģijai, mūsu orgāni tiek apgādāti ar dzīvībai nepieciešamām uzturvielām. Un, manuprāt, mūsdienās jau vairs nav nekāds noslēpums, un es noteikti nebūšu pirmā, kas tev teiks, ka mēs esam enerģētiskas būtnes. Tajā brīdī, kad šī enerģija kaut kur mūsu ķermenī tiek aizprostota vai nosprostota, tad mēs varam sākt izjust vai nu fizisku diskomfortu, vai pēkšņi saslimt, vai fiziski justies slikti. Turklāt arvien vairāk tiek runāts par to, ka tajā brīdī, kad šī enerģija tiek nosprostota, ne tikai mēs fiziski varam mainīties, bet tas biolauks, kas ir ap mums, tas arī var mainīties. Un šis biolauks lielā mērā ietekmē arī mūsu dzīves kvalitāti un arī mūsu realitāti. Jeb to, ko mēs vispār savā dzīvē varam radīt un ko mēs varam savā dzīvē piedzīvot.